Lieta ir ļoti interesanti. Vairāk ieklausījos sava ķermeni, kad es biju tomēr cenšos klausīties tajā ļoti svarīga daļa no dējas, jo, manuprāt, dēja ir tas, kas ar dējas elementiem akustiku var aprakstīt. Divi lielumi, kas miedarbojas un dainās katru dienu. Man likās, ka mēs dejosim klasiski zālē uz deju grīdas, bet tad beigās sanāca tā, ka mums jādejo uz tiem podestiem, kas bija kaut kas pilnīgi jauns. Bet, kad tu tā atslābst un atskaties, tad liekas, nu jā, mēs esam nākuši no kaut kāda viena maza punkta, un tā nu mēs esam. Man patīk strādāt vienai, bet es saprotu, ka svarīgi ir strādāt arī kopā komandā. Daudz sīkas detaļas tevi papildina un kā tu vari augt kā kompleksāks dejotājs, kā varošāks dejotājs, un kā tas tevi rada kā personību arī, jo tā arī dejas vēsture, viss, kas ir apakšā. Nu, šķiet, mēs ļoti daudz fiziski, un, nu jā, jūs esat dejotāji, un tā, bet nē, tur ir tik daudz tam apakšā nozīmes, emocijas, perspektīvas un ir nākotne, jā, kas ir deja. Dejotājiem noteikti jāpiemīt atvērtībai, komunikācijas prasmēm, ne tikai atvērtam pret deju un jaunām iespējām mākslinieciski, bet arī ar cilvēkiem sadarbojoties. Kā arī, bet tie pašā laikā ir jābūt nosvērtam, lai paskatītos uz lietām, kādas tās ir, un tiešām pats saprastu, ko vajag pielabot, ko nē. Un, jā, manuprāt, dejotājiem ir jābūt diezgan daudzpusīgam. Un es teiktu, ka es to ķermenisko aspektu, man liekas, to var pētīt un kā pāri sev mūžīgi savā ziņā. Man ļoti patīk vispār tie brīži, kad es domāju par esošo mirkli un par to, ka es izbaudu to, ko es daru. Un, jā, man patīk šitā kustība vai tā kustība. Un to izdejot, tie brīži, kad arī tu saslēdzies ar mūziku un to vienkārši nāk tās emocijas labās uz āru. Un kad, nu jā, tas man ļoti patīk. Man liekas, laikmetīgā deja būs tik ļoti ērta vai neērta, cik tu ļaus viņai būt ērtai vai neērtai. Un arī tas, manuprāt, tas tāds, jāsaka, pēdējā gada lielais, negribas teikt atklājums, bet tāda drīzāk mācība arī neskan skarbi. Tāds atklāsme mazāk, kad, jā, grūtas lietas var ņemt ļoti viegli. Un tās pašas vieglās lietas var sarežģīt visu tavā dzīvē tik ļoti ātri. Tā kā, man liekas, tas ir par to turpināšanos vairāk. Ja tu pieņem to savu izaicinājumu varbūt arī, tad, nu jā, kā tu viņam tiec pāri. Un vienmēr tas process būs jau tas, kurš tevi mācīs. Protams, rezultāti arī ir svarīgi, bet, kā saka, ja uz tiem rezultātiem skatīsies ļoti ilgi un domās, tur varēja to un šito un tik daudz vēl, kas darāms, tad tu saproti, ka tu ar to vienu mazo vieglo lietu, kas ir, vienkārši atskatīšanās un pieķeršanās pie kaut kādām mazām lietām, var arī visu to sarežģīt ļoti, ļoti, ļoti.